Heisā, hopsā, lēžam, fiksā, koksā. Pagājušreiz solīju, ka šis video būs veltīts finansēm. Pie tā arī pieturēšos. Tātad finanses. Šodien šajā video parunāšu par ļoti populāru finansiālu jēdzienu kā inflācija. Jeb paskaidroju, kas ir inflācija. Tātad inflācija tas ir tas, ka tu turi rokā naudu. Tev ir nauda, tu viņu turi rokā, paiet kaut kāds laiks, es domāju ilgāks laiks, ne jau šitāds, bet ilgāks. Un tā nauda vairs nav tā nauda, kas tev bija, bet tā jau ir cita nauda. Respektīvi, vērtība ir kritusies. Un šodien es gribēju pateikt, kā to izbaudīt līdz kaulam, jeb citiem vārdiem sakot, kā pateikt inflācim jā. Tātad, ko mēs darām? Pirmkārt, sākam krāt. Ņemam, pieņemsim 5 eiro mēnesī, atliekam katru mēnesi, naudiņu sakrājam. Un uz krāšanas brīža sākumu ņemam un piefiksējam piena cenu. Vēlams no kādiem 3 ražotājiem piena cenu piefiksēt. Pierakstam uz lapiņas un noliekam kopā ar naudu. Un krājam 1 gadu, 2 gadus. Un klausamies ziņas, skatāmies. Tiklīdz mēs dzirdam ziņās, kad inflācija ir palielinājusies par 7%, es domāju, zemāk nav jēgas, kas tas ir, 7%. 7%, ideāli būtu, ja 10 un 15, tas ir vispār, ja kāds to var dabūt. Dabūnām vismaz 7% un ejam uz veikalu, skatāmies, cik maksā mūsu piena, šie te paši 3 ražotāji. Un skatāmies, ja mēs redzam, ka piens maksā tikpat, cik maksāja, vai palielinājusies cena ir tikai par 5%, tad sūtam ratā informātori, respektīvi ziņas, un ņemam kontroli savās rokās. Skatāmies paši, tātad ejam katru mēnesi vai katru nedēļu un pārbaudam cenu, skatāmies, kā ir mainījusies cena. Un tikko mēs dabūnam momentu, kad ir 7%, tā fiksiem tempiem skrienam pakaļ naudai. Skrienam pakaļ naudai, ņemam naudu, skrienam apakaļ un pērkam pienu. Uz rupjo es, teiksim, tā baigi nereiķināju, bet uz rupjo sanāk kāds 120 litri piena. Tātad pērkam pienu, dzeram, var tur taisīt kaut kādas kokteilīšus ar banānu, vēl kaut ko. Recepts šis nav pavāra video. Es domāju, izdomāsiet, kā veiksmīgi nodzert 120 litrus piena, taisam tusiņus, dzeram un baudam to, ka mēs esam izbaudījuši un pateikuši inflācim jā, pilnībā, precīzi, perfekti. Tātad, ko es gribēju pateikt, ka inflācija aug tāpat kā mani mati un mana bārda. Baudiet inflāciju un par to inflāciju rekur šie džeki zina. Rekur šīs džekis zina, un tas otrs džekis arī zina. Šie piena puikas, viņi pienu dzer, viņi zina. Viņi var novērtēt. Viņi to novērtē, kas ir inflācija, viņi zina. Inflāciju bauda paši feršākie cilvēki. Baudam inflāciju. Un atceramies, ka inflācija aug tāpat kā mani mati un mana bārda. Pēc tam Daivo vēl baudi nesteidzoties. Lai gan steidzoties, jo jātrāp ir labā procentā. Visu labu!